Mans sapnis izveidot tādu skeletonu akadēmiju, kurā man izdotos, teiksim, atrast talantīgus bērnus. Un vēl man ir uzskats tāds, ka es gribu strādāt ar tādiem talantiem. Es negribu vienkārši strādāt strādāšanas pēc, lai būtu liela masa un es vienkārši saņemtu par to kaut kādu atlīdzību par to, kad es ar šiem cilvēkiem strādāju, nedomājot par mērķi, par rezultātu. Un es noteikti, ja līdz tam nonāksim, es būšu diezgan skarbs attiecībā pret tiem, kas varbūt būs slinki vai negribēs kaut ko darīt, vai nebūs motivēti. Ja? Jo mēs strādājam ar visaugstāko motivācijas līmeni. Un es nevaru nolaisties, negribu nolaisties tik zem, ka vienkārši strādāt, lai saņemtu kaut kādu atlīdzību. Es gribu būt ar savu darbu labākais Latvijā, es gribu būt labākais arī pasaulē, un es uz to tiecos, un man ir tāds mērķis.